tiek pašvaldībā, lai kaut ko ēstu, vai, nezinu, siles. Kā saka, pie siles, jā. Jā, nu šitas viss teksts ir... Te tā sila nav tik liela? Nē, es 12 gadus esot novadā, sili neesmu redzējis, ja? Un, ja kāds būtu redzējis pie mūsu aktīvās opozīcijas darbības, mums ir tik daudz iestādes, kas to nekavējoties novērstu, ja? Mums, teiksim tā, mēru tiesā par to, ka viņš prēmiju ir izmaksājis, ja, no iepriekšējā sasaukuma Babītē strādādams. Tā kā faktiski, protams, var atrast, domāt, bet man galvenā problēma šķiet tieši saimnieciskums, jo nav runa ne par kādu korupciju, ne ņemšanu, ne kukuļu ņemšanu, bet runa ir par to, vai tu to vari izdarīt labāk, lētāk, vai kvalitatīvāk, vai ilgtermiņā. Un vai tiešām tā ir prioritāte vai cita? Manuprāt, tie ir absolūti svarīgākie jautājumi šobrīd. Andri, man būs tev viens jautājums un viens jums, Kaspar. Teiksim, jums par to uzņēmēju vidu, kāda viņi ir Mārupē, jūs prāt, kā uzņēmējs, kurš turpina strādāt, kurš turpina darboties. Un tev atkal, Andri, man ir jautājums, kā ir ar birokrātiju Mārupē un novadā? Man pirmam tomēr, ja. Es nezinu, kā jūs, jo te divi jautājumi, viņi ļoti cieši saskarās, manuprāt. Principā, ilgtermiņā ir dzirdēts par Mārupes novadu pat pozitīvākas lietas kā vidēji Latvijā. Tostarp arī iepriekš uzņēmēji ir teikuši, ar galvaspilsētu, protams, salīdzinot, ka pie mums saskaņot procesus ir reiz 4-5 ātrāk un slavinājuši, pēc tam, protams, paiet laiks. Katrs kaut kur grib kaut kādu spēli, kādu viltību izspēlēt, un tad saskarās ar to, kad saka, ka nebūs tik vienkārši, jo vienreiz no sērijas pielaidīgi, un tagad nebūs tik vienkārši. Un teiksim tā, koks no diviem galiem. Es uzskatu, ka birokrātija mums ir stipri mazāka kā vidēji citur, bet kaut kāda mērena viņa ir pieļaujama, jo tai pašā laikā nevar atļaut darīt jebko, jebkad un jebkuru. Nē, visatļautība tā nav tā lieta, par kuru mēs runājam. Tas nav, stāsts ir ne par to, bet tagad